Liekas, ja cilvēks ir piedzīvis Latvijas vidū, Valmierā, tad viņam kādreiz ārkārtīgi gribēsies dzīvot pie jūras, bet tad, kad es nodzīvoju kādus 45 gadus, es sapratu, ka bez jūras es dzīvot nevaru. Un tieši bez lielās un bez Dižjūras. Un tā es kādus 2 gadus dzīvoju Pāvilostā un sapratu, cik brīnišķīgi ir lasīt dzintarus un kāds tas ir vācēja prieks un ka tu vari lekt ar kurpēm augstā ūdenī, jo tur aiziet prom tās lielais mūža dzintara gabals. Mums vēl ir jāmācās, ka jūra ir visu mūsu īpašums, katram no mums, man, tev. Tā ir, man liekas, tas visticamāk ir tas, kas mums visvairāk pietrūkst, tā apziņa, ka gan zeme, gan jūra, gan viss, kas ir mums apkārt, ir mūsu pašu vai daļa no mums. Tagad tu apzinies, tad jau tev vairs arī nemaz negribās mest to izsmēķi vienkārši zemē un ar purgalu ierakt smiltīs. Ar jūras saist lielu daļu savas dzīves un viens vēlējums, ko es vēlos nodot visai Latvijas tautai un arī citiem. Jo es zinu, ka ir tādi cilvēki, kas nekad nav redzējuši jūru un nekad nav redzējuši saulrietu, tad es viņiem visiem novēlu kaut reizi dzīvē atbraukt līdz jūrai un to vērot savām acīm. Tas ir absolūti neaizmirstami, kā garšo ola ar smiltīm. Tāpēc es iešu, paņemšu līdz tēlu. Un es netik daudz ceru, ka mēs varam kādu iemācīt, ka mēslot ir slikti, es vairāk domāju par to, ka jo vairāk cilvēki nemēslo pie jūras. Es arī došos pārgājienā Mana jūra, jo man gribās kopā ar jums visiem doties gar jūru, jo parasti es tur esmu 1 vai 2 tādu savu dzīves biedru. Mēs skatīsimies uz horizontu, skaitīsim kuģus un lasīsim jūras mēslus.